Dārgie, rītdien Svētdienas evaņģēlijā Jēzus saka, ja kviešu grauds zemē iekritis nenomirst, tas nevar nest daudz augļus, bet ja nomirst, tas nes daudz augļus. Un tas, uz ko Jēzus grib vērst mūsu uzmanību, ieraudzīt pārdabisko, ieraudzīt Dievu mūsu dzīvē. Esam pieraduši domāt, ka pasaule pastāv tikai no tā, ko mēs redzam, ka mūsu laime ir atkarīga no tā, ko mēs nopelnam, cik daudz mēs varam sataustīt. Un iezogas arī doma, ka ar nāvi viss beidzas. Bet tieši Jēzus parāda to, ka ir vērts cerēt, ir vērts ticēt kaut kam vairāk, ieraudzīt savā ikdienā kaut ko vēl vairāk. Un ka ir mūžīgā dzīve, ka ir apsolījums, un ka galu galā arī Dieva svētība, kas mūs pavada ikdienas. Un pats Jēzus Kristus to ir apliecinājis ar savu nāvi un augšām celšanos, ka nāve, miesas nāve, tai nav galavārds, bet mūžīgai dzīvei, augšām celšanās. Un šajā svētdienā jūs ienāksiet baznīcā, redzēsiet apsegtus krustus, kas nozīmē, ka gavēņa laiks ir iegājis jau nākošajā posmā, jau tuvojoties lieldienām mēs pārdomājam jau par Jēzus upuri. Par Jēzus upuri un nāvi, kura godība atklāsies lielajā piekdienā. Un pēc tam arī tam sekos augšām celšanās. Tāpēc, dārgie, lai Dieva svētība ikvienu no jums pavada ikdienas, lai tas neredzamais, pārdabiskais, kas mums nāk no Dieva, vienmēr mums ir līdzās un mēs par to atceramies, lai tas dara mūs stiprus cerībā.